Labvakar visiem nedēļas nogalē. Un, nu, jāsāk ar to, ka mācīties droši vien nemācīšu, tāpēc, ka katram dzīve ir lielākais mācības spēks. Bet es tā kā varbūt ierosmei par to, kas tad šobrīd kādas ir galda klāšanas tendences, par to, kad nevajag baidīties un uzdrīkstēties savus svētku galdus pēc savas patikšanas klāt. To es noteikti arī subjektīvo savu sajūtu ielikšu šodienas galda klāšanā. Un arī tuvojās tā visu saldā, absolūti saldā Valentīna diena, par kuru viena vīpsnā, otra daļa tiešām no sirds svin un saka, ka svētku nekad nevar būt par daudz. Protams. Un es piedaru otrai kategorijai, kuri vienmēr priecājas, ja ir svētki, jo tās sadzīve un ikdiena Latvijā ir diezgan grūta ikvienam. Un tāpēc man liekas, ka svinēt svētkus vienmēr vajag, tāpēc, ka lai mēs iedvesmojam sevi un iedvesmojam citus. Un tieši tāpēc arī svētki rodās no atmosfēras, no sajūtas. Un šīs sajūtas mēs varam radīt paši. Tieši tā, redz, man jau izdodas tev piebalsot. Jā, es arī esmu no tiem cilvēkiem, kas uzskata, jo vairāk svētku, jo labāk, un jo mēs vairāk varam iepriecināt citus un sevi, nu tas arī nāk par labu tikai mums visiem un arī tiem, kurus mēs iepriecinām. Un šajā gadījumā es skatos, mums tas galda klājums jau pamazām top, un krāsas jau tā kā uz Valentīna dienu. Vai šis būs Valentīna dienai? Nu jā, manā plānā šovakar ir parādīt vismaz divas tendences, jo man šeit ir veseli divi galdi. Un viens no tiem būs tāds vairāk eko un tāds dabiskie materiāli tuvāk pavasarim, bet sāksim mēs šo darba cēlienu tomēr ar to Valentīna dienas galdu, tāpēc, ka šie svētki mums ir vistuvākie. Un es mēģināšu piedāvāt, kā var to galdu transformēt, varbūt 3 dažādās versijās. Gan tad, kad ir bērni, gan tiem cilvēkiem, kuriem tad ir tā kā mazliet ironisks skats uz Valentīna dienu, gan arī vienkārši klasikas cienītājiem un, protams, dāmām, kuras lielākoties nevar noliegt, tomēr ir romantiķis un viņām patīk, kad viņām velt uzmanību. Un tāpēc arī ziedus, un tāpēc arī krāsas, tomēr mēs pieturēšos pie sārtiem toņiem, un tagad varbūt, kad kamēr to ar mani runāsies, es jau iesākšu to pirmo manevru veikšu un likšu galdā tos šķīvus, un es tagad stāvēju un domāju, vai klāt 2 vai klāt 4. Izdomāju, ka tomēr klājuši tādu, ja klasiku, tad arī pie klasikas pieturamies, lai ir 4, lai ir tā kā ģimene, piemēram. Jā, vai 4 cilvēki mīloši, vienalga. Valentīna diena, 4 cilvēku sastāvā. Jā. Vai mamma, tētis, bērni, vai savukārt vīrietis, sieviete un viņu vecāka, vai vīrietis, sieviete un viņu draugi. Vai 2 dviņu māsas un viņu draugi. Tieši tā. Tāpēc es laikam uzklāšu tajā klasiskajā versijā vispirms 4 cilvēkiem, un tad jau ar to humorīgo dzirksti uz 2, un varbūt beigās arī, ko tad ar tiem bērnikiem darīt. Un par tām krāsām runājot. Tas būtu man nākošais jautājums arī, kad kādas krāsas izvēlēties. Vai tādas trakulītes, dullas, vai ieturēties tomēr pie tiem sārtajiem vai rozā toņiem, ja jau dāmas, un pieņemsim tās vīnes, varbūt tiešām ir rozā cienītājs. Bet kas ir aktuāls? Šajā pavasarī, ko mēs varam savienot ar Valentīna dienu? Es izvēlējos tātad tomēr klasikai arī tos sārtos toņus un gribu pastāstīt, kad pēdējā laikā tās tendences pasaulē ir no vienas krāsu gammas toņus miksēt. Un, piemēram, nevajag baidīties, es pieļauju, ka sen apakaļ noteikti tā neviens nedarīja. Ja bija sarkans, tad bija sarkans, un bija sarkans salvets un puķis. Kāda man ir zils, to es atceros, un pavisam nesen, Dievs, tā ir slikta gaume, man gandrīz vai tā mācīja, jo es biju uzvilkusi pie zilas kleitas sarkans zeķebiks, un man teica, ārprāts, kā tu kaut ko tādu drīkst. Tas vēl bija man no tīņa gados tādi. Tieši tā. Tas normāli. Nē, tagad ir tā, kad pārsvarā tas tieši tā, tie krāsu salikumi rada to pareizo noskaņu, un tāpēc absolūti nevajag baidīties miksēt toņus, un es vēl šī gadījumā izvēlējos arī pat vēl kardināli pretējos, izejot no tā, ka man ir šie skaistie, ārkārtīgi skaistie šķīvji, kuros jau ir sarkans un zils un rozā, arī jau šeit to jau tendence pierāda, ka nevajag baidīties miksēt. Un man kaut kā likās jau, ka Valentīna dienai tam mīlestības stāstam ir jābūt tādam tiešām dzīvespriecīgam un raibam, jo es nezinu, vai var nodzīvot tikai tā viena mūža tā uz sarkana viena. Es neticu tam, gadus 50 dzīvot vienā kaislē, diez vai kāds to spēj, tad ir gals klāt. Tas varētu, 50 gadus kaislē, tas tāds uzmanīgs.
Tāpēc man likās, mūžīgā uguns, lai paliek mūžīgā ugunī tur Maskavā laukumā, ja? Bet mums, lai ir tomēr mīles stāsts, kurā piedienās viss tas raibums, ko dzīve mums sagādā, vai ne? Tas interesantais rodas no raibuma. Nu jā, un tāpēc es izvēlējos klāt šos šķīvus tiešām vēl pēc tam arī dzīvespriecīgus un raibus un krāsains. Un tā kā par pamatu vienmēr kaut kas ir jāņem. Un šī gadījumā, ja mēs paņēmām par pamatu gaišu galdautu un tad krāsaini šķīvi, tad tiem krāsainiem šķīviem mēs nebaidamies likt klāt dažādus akcentus. Tā skaitā tās, pieņemsim, es uzliku glāzes, gan sarkanu, gan zilu glāzi, tāpēc, ka šeit spēlējās šie elementi. Un noteikti vēl arī gribu pastāstīt par ziediem, jo bija pati galvenā šī gada, tā kā 2015. gada galda tendence galda klājumos, ir ļoti daudz ziedi, tiešām svaigie ziedi. Tā, kad kādreiz varbūt mēs likām vienu tādu kompozīciju ar vienu kaut kādu noteikti šķirņu ziedu, orhideju vai rozes, tad šobrīd ziedu nekad nevar būt par daudz. Šī tendence vēsta. Jā, un kā jau tu redzi, te arī ir samiksētas krāsas un samiksētas ziedi, dažādas versijas. Piemēram, man šeit ir gan īrisi, gan rozes, gan pat hiacinta, gan pat hortenzijas. Un atzīstamies uzreiz, ka hortenzija ir, piemēram, mākslīgais zieds. Tas arī ir tā kā viena no tādām apakštendencēm, ko arī droši vien mūsu vecmāmīs nekad dzīvē nepieļaut, jo ja bija dabīgie ziedi, tad dabīgie ziedi un mākslīgie. Šī gadījumā var droši mikslēt, bet tad, ja viņi neizskatās tiešām kā no citas operas, ja, pilnīgi. Un tā kā es tāpēc arī šeit šos lai tie tauriņiem ir, kur nosēsties un smaržot dzīvi, tad puķis šeit ir gana daudz cilvēks, un tas tiešām vairāk tādām romantiskām būtnēm un meitenēm, kurām ļoti patīk, kad viņām ir viss tur tāds krāsains un ziedas un smaržas un viss tā. Tad, protams, arī neapšaubām tur tiek klāt liktas tas sveces un visur saglabājas šis princips, kas ir, nu, jāievēro galdus klājot, ja pieņemsim, tās saucās par 2. Un vēl pēc tam Valentīna dienai ļoti labi tendence par 2. Ja pieņemsim, man ir tagad 2 krāsas, arī uzliktas tur sarkana ar zilu, tad viņa spēlējās uz tā galda klājuma nevis vienā vietā, bet vismaz 2 vietās. Tātad, nu, piemēram, man ir glāze un šķīvļi un puķēs, un es pat vēl izdomāju arī vēl pielikšu klāt arī vēl svecēs arī. To var darīt un var nedarīt, tas, protams, gaumas jautājums, un kāds var arī absolūti kādam nepatikt un pateikt tās vienas krāsu gaumas, un to var droši darīt un klāt to galdu. Tiešām ar vienas krāsas vairāk svecēm vai glāzēm un nedarīt tik traki koši, bet man vienkārši patīk, ka dzīve koša. Lai viņi ir koša un lai viņi ir krāsaini, un tāpēc es kaut kā izvēlējos, lai viņas ir košas krāsainas. Un par svecītēm, ja es lieku tagad tās sveces galdā, tad gribu izstāstīt, ka tas, man arī tas ir stereotips, un es ar to esmu augus, un no šī gan es nespēju atkāpties, kad es nelieku to pārskaitli. Ārzemnieki nekad to neņem vērā, viņiem 4, 2, 6, pilnīgi mierīgi. Mums kaut kā tas ir, tā kā liekas, ka tas tā kā uz tām bērītēm. Tā kā drusku savādāk. Un tāpēc es vienmēr tomēr skatos, cik man ir tās sveces uz galda un pieturos pie nepārskaitļa, bet tas ir man tāds mans personīgais arī. Ziediem tik ļoti, arī tomēr skatos, bet ne tik būtiski. Kaut kā man liekas, ka zieds ir... Rozes, nu tad tomēr vajadzētu. Nu jā, arī laikam nepārējā. Un vēl redz, kā es, piemēram, skatos, es lieku, un viens ir, kas ir galvā un jau tā kā izdomāts tas stāsts, ko tu tā kā veiks, un otrs ir, ko dara dzīve un rada process. Šī gadījumā es saprotu, ka šitas tonis man tomēr īsti nepatīk, tāpēc, ka viņš ļoti ēdās ar tiem citiem ziliem. Un, jā, un lai es arī biju iedomājusies, kad es likšu tās, es tomēr tās zilās noņemu un atstāju tikai 3 mūžīgās sveces, kā ierasts. Par ticību, cerību un mīlestību, jā. Nu, šitā. Vai ne? Jā. Protams, vēl var likt arī salvetes un visu kaut ko pārējo, bet es šī gadījumā izvēlējos to nelikt, jo tur var katrs pieskaņot arī, kā viņš vēlās un ko viņš grib. Protams, ka tieši vai man tā ir, tā kā es esmu iedomājusies, šitā salikšu, šitā nebūs vienā strīpā. Nebūs strīpa, ne. Katru reizi jau tā sajūta ir no tā, kādā vidē mēs arī to darām. Tad
atkarībā no tā, tas mums arī ir jāskatās. Un tā vairāk, kā teikt, balsties uz savām sajūtām, nevis uz kaut kādiem kanoniem, ja? Nu, kādiem vajadzētu būt? Noteikti. Nu, es, protams, atceros vienmēr, ja galds, tad vienmēr ir pamatne, un otrkārt vienmēr ir dakša un azis. Un tad šķīvi jau ir variācijas, jo nu, pēc savas pieredzes esmu izmantojis gan flīzes, starp citu, gan pagales, gan dēļu ripas, gan dēlīšu četrkantēns un daudz un dažādas veidus, kā vēl var pasniegt ēdienu. Tā kā šķīvis absolūti nav tā teikt pilnība. Tas ir vienkārši pamatam jābūt, jā. Bet dakša un azis vienalga ir vajadzīgs un kaut kas no kā padzeramies glāze vai tējas krūze vai kaut kas arī obligāti ir vajadzīgs. Nu jā, bet pārējais ir tā kā uz sajūtām, tiešām uz sajūtām, kas man patīk, ko es gribu, kas man tajā mirklī šķiet būtisks, kam es to daru, jebkurā gadījumā, nu tā, apmēram. Bet, teiksim, nu kaut kādi pamati, nu zelta likums, kaut kas tāds, ko noteikti vajadzētu ievērot, vai kaut kas tāds ir labi, dakšana, azis skaidrs. Nu tad ir etiķetes, protams, etiķetes visas regulas un noteikti obligāti, jā. Jā, ja klāj pēc etiķetes, tad arī to vajag ievērot līdz galam. To tiešām tad, un ir tādas saimnieces un visu cieņu sievietēm tiešām, kuras zinu, jo, jā, nu, mūsdienas sievietēm man tai skaitā, es godīgi atzīstos, nezinu pilnīgi visus tos etiķetes noslēpums, jo, nu, es nezinu, kaut gan viņi mēdz būt dažādi, sakot ar to, kad varam likt papīru uz galda un beidzot ar tiešām zaļu zāli uzaudzēt. Un, ja es pieminēju papīru, tad otra no tendencēm, ko arī šogad ļoti daudz izmanto galda klēmums, ir papīrs. Es teicu ziedi un papīrs. Un tad trešā tendence tad būs tā kā papīrs, tā kā no papīra paši var taisīt traukus no papīra. Papīru izmanto kā galda klājumam, kā galdautu, piemēram, tapešu ruļļi vai lielās papīra loksnes, vai iesaņojamais dāvanu papīrs. Viņš arī var būt izmantots kā galdauts, pilnīgi droši. Pilnīgi droši. Nu, lūk, tagad es uzklāju to, tā kā, nu, teiksim, tādu Valentīna dienas vai vakariņu vai pusdienu galdu, kas ir ļoti tāds krāsains, zils ar sarkanu, varbūt ne pārāk ierasti toņi, bet tieši tāpēc arī viņi ir šobrīd populāri. Kaut gan šie toņi nav 2015. gada tā kā sezonas trends, kā saka. Tie vairāk ir brūnie, zaļie, zilie, visi dabas toņi. Tas ir šogad, ja? Šogad būs tāda galda klājumās tāda tendence, ļoti moderni dabas toņi. Zilie, zaļie, brūnie, ļoti ekoloģiski. Un to mēs noteikti arī darīsim, bet pie tā otra galda. Bet šī gadījumā mēs ļāvāmies tam tai trakai mīlas posmē un tam krāsainumam. Un tad man liekas, ka es varētu drusciņu to galdu pārtransformēt. Būs uz tiem diviem, no 4 uz 2? Tagad mēs uz diviem, jā, mēs taisīsim uz 2, bet uz tādiem cilvēkiem, kuri tā kā varbūt raugās uz to Valentīna dienu tā nedaudz vīpsnājoši. Nu, tā, ka... Bet svētkus svin? Bet svētkus svin, bet saka, ka, nu, jā, protams. Un tagad vispirms mēs izmantosim kā galdu tādas sedziņas dvielīšus, jo neviens nav teicis, ka dvielīši kalpo tikai un vienīgi virtuvē, kā ar funkciju tikai un vienīgi slaucīt. Man pat ir gadījies tā, kad ir arī kāda fotosesija, man vienīgais, kas man ir kāds dvielīts, bet tas jau netraucē bildēs, vienalga izskatās labi. Aha, tieši tā, tieši tā. Un viņš mums šī gadījumā būs tā kā ar traku sirdi, absolūti traku sirdi. Mēs viņu ieliksim, vai te mums tāds bišķi netīvs, bet tas nekas. Mēs uzklāsim šitādu te to galdiņu. Un otrā pusē mēs darīsim tāpatās, ņemsim arī dvielīti, kuru mēs izmantosim kā. Un sēdēsim, nu tā ironija, lai ir izspēlēt līdz galam, tad mēs varam uz stūrīšiem, ja? Lai liktenis spēlē savu lomu, un tad saka, kā tad tur būs tas vecais latviešu stāsts, ka sēž uz stūrīšu, tad nekad neprecīsies, ja? Meitenes tā biedē vienmēr. Tad mēs šī gadījumā tieši uzklāsim uz stūrīša, vienam atstāsim zilu, vienam atstāsim sarkanu glāzi. Un, protams, princips arī par galdu piedarījumiem joprojām, dakšiņa labāk kreisajā un nazas labajā, tas arī viss joprojām, protams, ir spēkā. Un tad mēs atstāsim tikai šos krāšņos ziedu kompozīcijas mēs novāksim un atstāsim tikai tādus nelielus ziedu akcentus. Ar šīm bļodām, kā tu teici, putniņš tur virsū ir tas... Kā tev putniņš? Sarkanrīklītis, jā, bet sarkanrīklīti mēs atradīsim tad, kad mēs uztaisīsim to
to mazo ironiju par to Valentīnu dienu ar domu. Tā, man vajadzēs kādu rozi. Nu, paplicināsim kādu rozi. Kur tu bez slavenajām rožlapām mēs paliksim viņas apakšā. Tātad ziedus mēs varam izmantot ne tikai Jā, mēs, protams, varam te nobārstīt un izbārstīt un vispār absolūti saldā romantika. Jā, bet šitas man nepārāk patīk. Šitas jau, man liekas, pa saldu un par banālu. Visam ir savas robežas. Jā, tieši tā. Un tagad mēs iztaisīsim. Mums ir sava. Un mēs paliekam tās rožlapiņas apakšā, ka tā mīla mums ir akvārijā. Un mums ir sarkanas divas govis, kuras es izmantošu, kuras stāv pretī. Sarkanas? Nu, tādas raibas, krāsainas, ja? Kura tā tad viņas būs viena pret otru, tās gotiņas. Tie ragaiņi, tā ir tā mīla, kas vienmēr, jā, viņas stāvēs, tas būs viņu postaments, tā kā. Opsīs šitā te mēs paņemsim. Nu, mēs viņas varam likt pretī un varam nelikt pretī. Bet tu principā gandrīz vai var tādu spēli izdomāt, ja? Jā, var izdomāt tādu spēli. Nu, lūk, kā mēs divi lopiņi sastopamies, ragainīši. Tā, tās puķis mēs. Nu, var atstāt vienu, var atstāt divas. Tas protams, ir gaumas jautājums. Lūk, pat apskatīšos no malas. Viss vienmēr no malas labāk redzams. Nē, tā zilā glāze man tomēr nepatīk. Zilo glāzi mēs nomainām. Tāpēc, ka viņa pārāk ēdās. Un zini, kāpēc? Tāpēc, ka redz, es teicu pirmīt, ir jāievar tas princips pa divi. Ja nav pa divi, jā, viņam nav atbalsts, un līdz ar to viņš nenolasās tā, kā viņam ir jānolasās. Ne, un varbūt, tad izskatās tā, aizsaknēm, saplīsim, vēl uzlikām zilu glāzi. Reizēm arī tā ir ļoti labi, bet... Jā, man liekas, kaut ar vienu puķu podu mums arī iznāks. Laikam, tā mums arī sanāks. Nu, lūk, otram nav šķīvis, esam atstājuši vienu mīlnieku bez šķīvja. Aizraujušās pašas. Apēdas vienkārši. Jā, tā. Nu, lūk, tā. Tagad mēs uztaisījām tādu ar mazo tādu nelielo ironisko skatu, humoru dzirksti, ja? Bet mīļi, un tur, protams, var paslēpt kaut ko tajās rožlapās, var paslēpt, ja grib vēlējumu, stāstu, labu domu, protams, recentiņu, un ko tik visu vēl, ne? Jā, karātu neskādu zeltu un briljantus un tā tālāk. Jā, to, protams, var darīt un var, protams, arī nedarīt. Nu, lūk. Meklējam, gredzentiņa nav. Nav, jā. Nu tā, un tad, protams, neapšaubāmi tās ģimenes un mīl dara savu, viņas kuplo, un tad dzimst tie bērni. Un tad, kas atdzimst bērni, tad ar gotiņām sāk spēlēties, viņas jau sāk ņemt nos no postamenta, vai? Jā, viņas sāk ņemt nos no postamenta, un tad var sākt dzīvoties. Un bērniem jau patīk tādi ļoti, arī tādi kaut kādi elementi, bet, šī gadījumā es viņiem tās gos varbūt pagaidām tad ņemšu nost, jā. Tās mēs paņemam nost, rožlapiņas varbūt vēl nodara, kas zina, ja jau reiz sapucinājām, tad izmantosim. Šitās glāzītes mēs noliksim un bērniem uzklāsim bišķi tādu rozīgāku un daudzonīgāku to galdu. Līdzi mazajām princesēm. Jā, mēs tādu tā kā mazām princesēm vairāk būs un... Kā tev bija bērnībā? Tev jau bērnībā patika klāt galvu? Nē. Vai tev bija mazā princese vai razbainieks? Es visādi, bet es atceros, ka es spēlējos ar leļu galvām un tādas tā kā bija princesītes no puķu galvām. No puķu galviņām tas mums bija princesītes, tas bija tāds stāsts par princesēm, jā, ka mums bija tāds princešu spēles vienmēr. Tā, šitus sarkanā mēs noņemsim. Nemaz nebrīnos. Bet, ja runājam par princesēm, es zinu patreiz, cik man ir bijuši dažādi pasākumi ar bērniem, vēl aizvien meitenēm ir topā rozā krāsa. Jā, diemžēl. Manējām arī. Tas ir, bet tā nevar izbēgt. Bet ja es esmu par to, ka labāk to izdzīvo bērnībā nekā 45 gados, tad labāk, lai iet uz urrā. Man reizēm gadās tā, ka man bērnībā nebija šī rozā. Es reizēm sevi pieceru, ka man kaut kas rozā patīk tagad. Tuvojas jau tas tavs gandrīz nosauktais vecums, jā. Un tad tā, bet jā, par rozā runājot, tiešām
puišenēm ārkārtīgi patīk. Viņas gan apģērbos, gan arī tieši esmu redzējusi arī, ka kaut kādos galda klājumos, jā, ka vajadzētu visu rozā. Nu, reizēm tā ir, jā. Nu, šajā gadījumā es skatos arī ir tie rozā elementi mums. Jā, tāpēc, ka viņi arī mums ir piedāvājumā, un tad kāpēc gan mums īsti neizmantot, jo kad tad vēl, ja ne tādā bērnišķīgā saldā dienā. Starp citu, jā, Valentīna dienā arī dāmas pilnīgi droši var izvēlēties rozā krāsu, jo tā iederas un piederas jebkurā vecumā, tieši Valentīna dienā, es domāju. Jā. Un redz, kā mums te ir tādas krūzītes jau svecītas. Tās ir svecītes, jā, ļoti skaistas ar sirsniņām. Jā, ar vaniļas aromātu šīs te ir. Jā, pārbaudījām. Nu, redz, tā. Jūs vienmēr svecēm bāž degumu klāt, tas interesē kāds. Šeit, un te ir tāda trauciņa, kas ir pēc būtības, nu, viņu tātad funkcija ir pildāmā, viņi ir gredzeni turētāji, ja? Vai, tās austiņas. Jā, austiņas. Bet tas mans princips ir vienmēr lietas izmantot pēc iespējas maksimāli vairāk ar dažādām versijām. Tikpat labi tas var būt saldā trauciņš, tikpat labi tur var ielikt gredzentiņu, kā mēs runājām, tikpat labi tur var salikt vēl kaut ko citu. Un, vai konfekts vai kaut ko, nu, kaut kāda pievienotā vērtība, tā kā viņam ir. Nedaudz tālāk aizrunājot, es ieraudzīju zaķi, man jau uzreiz ir lieldienā, jā? Var arī, protams. Vienkāršā banālā asociācija, tur jau arī var tās zaķi mazās oliņas salikt, no paipalos, piemēram. Jā, var, droši. Jo neviens jau neliec, tas jau nekas, ka tur rakstīts virsū, ka tas ir redzam turētājs. Tā, tad mēs saliksim ķītes. Cik mums ir sveces? Mums ir tātad, redzes, skaitāt tās savas sveces, jā. Tā. Samiksēsim kopā katrā pusīte. Būs tātad atkal joprojām. Viņš ir teicis, ka Svētā Valentīna diena ir tikai lielu mīlētā diena. Nē. Mīlēt jau var visus dzīvi. Tieši tā. Un visus pārējos. Tā, mēs tad saliekam šitā krāsa, šitā. Atkal tas princips, kad it kā rozā, bet mēs saliekam 3 dažādas rozā. 3 dažādas rozā saliekam, jā? Viņi ir sapāroti 3 dažādi rozā. Un 3 dažādi rozā. Šitas mums ir liekas. Un tagad tas, lai viņš kļūtu vairāk tā kā par bērnu galdu. Un konķus vienkārši kalpo pierast, ka mēs viņus liekam tikai trauciņos, bet konfekts var izmantot arī kā dekoriņu mierīgi. Un padarīt to galdu ļoti krāsainu, dzīvespriecīgu. Un, protams, varēja arī cienāties, jo nekas slikts uz baltu galdautu nevar būt. Vienīgais, ka man šī gadījumā te ir zaļas, un līdz ar to tas prasīsies, ka tūt mēs atkal nomainīsim. Tu man pat var palīdzēt sarkanās glāzes pret zilās, līdz ar to mums bišķiņ ēdīsies, un mēs uzliekam sarkanās. Tā. Jā. Nu, lūk, var jau, protams, likt pēc cik grib daudzumu un lielumu, skaita, tur jau izliek, kā pašiem patīk. Bet konfekts izmantot kā tādu dekoratīvu elementu, kuru arī nograust. Bet, principā, šāds te bērnu galds var jau būt jebkurā dzimšanas dienā. Jā, protams. Nedēļas nogali. Jā. Šī nedēļas nogali rītdien, piemēram, ja? Man pašas bērnam dzimšanas diena. Un es arī parasti domāju, kā tad pārsteigt, un bērniem ļoti, konču galda, protams, ir topā, ja? Nu, ko gan vēl bērnam vēlēties, jo viņam ļauj apsēsties pie konfešu galda, un pie tam neierobežotā daudzumā, un neviens neskatās, nesit pa nagiem, cik var apēst. Jā, noslēgums kāds končus būs tev konču galdā? Man būs šoreiz citādāks, nebūs ar končām, būs tā kā Alise aizpuguli, jā. Tur redz, ko es daru, es izņemu ārā arī tās zilās puķas šobrīd, tāpēc, ka tās zaļās konfekts, ja man būtu zaļas vai zilas konfekts, tad man lieliski noderētu, bet tā kā man nav, tad mēs mainām kompozīciju, papildinām sarkano rozā, tas pats viss, kas uz galda, jo zaļais mums ir šķīvī, tā kā ziedlapiņās, zaļais ir rožu ziedlapiņās, zaļais ir končās uz galda. Un zaļais ir končās uz galda. Un tāpēc, tad, lai paliek, un tas zilo šobrīd likvidējām nost. Tas nebija tas, kas mums ir vajadzīgs. Nu tā, ja mēs būtu iededzinājuši sveces un mums būtu tie... Jā, tā mums arī smaržot un... Bet tāpats jau ir, jau ir. Noskaņa ir. Jā.